Labāk velties nekā vilties. Kūlenis FM. Un šajā rītā man ir tāda ļoti ekskluzīva iespēja būt Māra un Ko pavadošajā sastāvā. Es tiešām esmu Māra dažādajās izpausmēs ielenkumā. Mārs Laizāns pie pults, Mārtiņš Egliens pie klavierēm, Mārtiņš Vilsons sēž pie nošu lapas un Mārs Čaklais mums vārdos vēl. Labrīt, kungi, prieks jūs redzēt šeit. Ai, nokrit, mums jau mikrofons repat neļauj runāt jau. Es jau domāju, ka tas bija speciāli. Tas bija iestudēts. Labrīt. Bet man obligāti ir viena lieta pirms tam jāizdara. Jā, uzkrāso lūpas. Es esmu starp diviem Mārtiņiem. Ievēlējos vasaru. Nē, kas te šitā ir? Nē, ja tu pateici, tad nepiepildīsies. Jā, es tieši gribēju teikt, nevar skaļi teikt. Bet es jau nezināju, kas tavā galvā, Adelīna. Jā, tāpēc es arī klusēšu, bet tas būs tā, lai visiem labi. Lai visiem labi. Divi Mārtiņi pie mums nonākuši šeit, Kurzemes radio studijā. Kā jūs jūtaties? Mums ir jāpajautā gan viens svarīgs jautājums, kur klausītāji ar vēlas noskaidrot, ja mums te Kurzemes pusē it kā nesola tādas trakas dabas stihijas, bet no jūsu puses gan kaut kas pūš un esot traki paziņojumi. Vai jūs to saņēmāt? Līdz neatvedāt. Kas tā mūsu puse tāda ir? Nu, tā ir tā puse. Tā ir tā puse. Es vakar saņēmu vienlaicīgi ar meitu, un te es tik bļāvu, es tad meitiņ tikai nesatraucies, atnāca paziņojums, un sieva atnāca, man arī rībēja telefons, viss, ka tur paziņojums, un es pie sevis domāju, cik īstenībā, cik patiesībā ir forši, jo mums ir kaut kāda sistēma beidzot valstī, kas, izskatās, ka strādā, vai ne? Tas jau ir retums, zin kā, laikam kāds starp mums ir to ievēlējies, un pēkšņi tas arī notiek. Daži jau sūdzās, ka sirdstrieki būšot, un kas tur. Es pirms 50 gadiem vispār neviens nevarēja iedomāties, ka būs tāda telefona. Vai ne? Un viss tāpat iztika, ne? Bet nebija nekas jāpaziņo, varbūt. Bet es domāju, viss tāpat zināja. Tāds kataklizmu samalieks nebija, kā tagad viss kaut kas notiek Rīķijā. Bet šo bija svarīgi noskaidrot, jo tiešām tauta runā un tauta grib zināt, un mums te Kurzemes pusē viss bija diezgan mierīgi. Es sapratu, es jau noskaidroju aizkadrā, ka jūs no Rīgas tomēr braucat šodien, jā. Tāpēc es saku jūs pusē. Bet labi, kungi, jūs esat atkal satikušies un varbūt pat neesat nešķīrušies kopš pērnā gada, kad jūs jau... bez detaļām, jā. Jā. Nekomentēsiet šo. Nē, drusciņi jau bijām pašķīrušies, bet tikai dažus mēnešus. Jā, bet tas bija tāds patīkams brīdis. Tas nebija tāds, kad cits šķirās un tad dala mantu, nē. Mēs neko nedalījām, mēs vienkārši bišķi pašķīrāmies, lai ievilkt gaisu un atkal sanāk kopā un kaut ko darīt. Tā mums kaut kā tas tā ir izveidojies. Tagad jau ir moderni pauzes paņemt. Moderni daudz kas ir, un tas viss mums ir. Jums tiešām, jums ir pilna komplektācija. Mēs esam ļoti moderni. Bet labi, tad stāstam varbūt par to moderno, kas sarežots ir šobrīd. Un ko jūs kopā darat, vēlaties pavēstīt mums, klausītājiem? Stāst, Mārtiņ, tava ideja. Principā man tā ideja ir tāda, ka Māris Čaklais ir tāds dzejnieks, visi, man liekas, viņa zina, bet kas man sajūsmināja, un es nesapratu vienu lietu, visi dzied dziesmas ar viņa vārdiem, un kad prasa, kas ir autors, tad saka, mēs jau nezinām. Es saku, kā var nezināt? Tas ir Māris Čaklais, Imanta Kalniņa mūzika, un es tagad prasīju arī Mārtiņiem, es saku, klausies, bet kas tad ir svarīgāk, vārdi vai mūzika? Viņš saka, kā, ja nav vārdi, tad jau mūzika nemaz nevar uzrakstīt. Ir jau reti gadījumi, ka to var, bet būtībā jau tev vārdi uzrunā, un tu vārdos, domādams par vārdiem, tev atnāk tā melodija, domājot par tiem vārdiem. Turklāt arī nevēl te tā, ka, teiksim, tie dzejoļi, kas ir tādi patiešām pilni, ap tiem grābstās, kā saka, gandrīz visi komponisti. Un tad ir kaut kā tādi, kā saka, vidēji dzejoļi, kurus nekomponē neviens. Tātad tam vārdam ir milzīga nozīme un milzīgs spēks, Jā, un man prātā bija Māris Čaklais. Man jau pirms 5 gadiem bija, kad viņam palika 80 gadi Mārim Čaklajam.
tad es sataisu, es domāju, kā, neviens nekā. Un es arī jau Čaklo sakontaktējos, un mēs uztaisījām tādu mazu programmu, kuru mēs parādījām Rojas kultūras namā, bet vairāk arī nekur neparādījām. Un tagad bija 85, un es zinu, ka 85 vairāk zinu, kā 80. Es domāju, šogad būs. Šogad taisīšu atkal. Un tad man gadījās, nevis gadījās, bet es zināju, ka man ir jauks komponists pazīstams, Mārtiņš Egliens, un mēs abi sarunājām, ka mēs taisīsim, atkal Čaklo, un mēs sagājām kopā un izšķirstījām, un tā. Es gan iedevu viņam veselus variantus, sēriju, un viņš pa to laiku sakomponēja smuks, skaistas dziesmas, un te nu ir tas gabals pats dēls mūs apsveica un novēlēja veiksmi. Vēl nav redzējis, bet es ceru, ka redzēs. Ingmār, kur tu esi? Brauc šurp. Jā, kur tu esi? Vai viņš vispār šobrīd ir te pie mums Latvijā? Viņš it kā esot. Jā, es tieši vakar Facebookā ieraudzīju, ka viņš ielīdz ziņu, ka viņš ir Latvijā, un es teicu, Zanai ātri sazinies un mēģina kaut kā nebūt, jo tas ir, man liekas, arī ļoti, ļoti ārkārtīgi svarīgi, nu tā pēctecība visās lietās tā kā sajust, saglabāt, nu to saikni kaut kā vispār. Bet visiem. Es teikšu tā, Māris Čaklājs, viņš, visi dzējnieki domā, ka viņi ir ģeniāli, bet tas ir visiem, ja? Un visos arī kaut kas ir, es domāju, bet Māris Čaklājs viņš ir tāds vietas, viņš ir gaišs, viņā nav smaguma, viņš runā par nāvi viegli. Jo visi mēs runājam par nāvi. Tā taču ir mūsu dzīves sastāvdaļa, vai ne? Bet viņš runā viegli par to. Un tas ir tik skaisti. Un es viņu vairāk arī tagad tā palasu vai atceros galvā, jo es saprotu, ka viņš ir viens vietas dzejnieks, un viņš ar to savu stilu, kas viņam ir, ar to, kā viņš liek kopā vārdus, viņš pasaka ļoti daudz. Ja? Atkrist baltajā smiltī, vēl aiz apziņas krist. Kas tas ir? Tas ir tas, kur mums katram jāceļas nokļūt. Un te jau es sajūtu to atmosfēru pie jums rūķos, jo man tiešām jūsu izrādes asociējas ar to Vilsonu, ar verandu, jo tas paspilgtina visu to stāstu. Atceros gan Ziemeļnieku, gan Aleksandru Čaku, tagad Māris Čaklais. Kā tu varbūt nonāci, vai tiešām tās jubileja ietvaros tev ir tā pirmā, vai tu tiešām lasi dzēju? Es saprotu, ka dzēja ir un mums ir visur tiešām dziesmās, ikdienā, vai ne? Mēs pat citējam dažās dzīves situācijās, bet kā vai tu ikdienā arī lasi dzējas krājumus? Jo, piemēram, Māris Čaklais man asociējas ar to izdevumu, kur ir tās melnās grāmatiņas ar tādu balto lenti. Es nepateikšu izdevumu, bet tiešām tādu vairāk krājumi. Vai jūs lasāt dzēju kā grāmatu, kā dzējoļu krājumu? Ir jau daudz, kas lasīts, un ir daudz, kas izlasīts. Es nemaz nevaru pateikt, cik daudz dzējoļu grāmatas es esmu izlasījis. Bet ne jau tā vienā paņēmienā, tu vienkārši kaut ko meklē vai strādā, tu palasi, tas man der, tas neder, un tev jau kaut kāda atmiņās, kaut kāds nospiedums paliek no tā. Bet tā kā es ikdienā baigi domāt par dzēju, tā nav. Bet vienalga man tā informācija, kas ir vajadzīga, man viņa it kā pat pa sevi ir. Es par to neuztraucos. Viņa ir un viss. Mārim Čaklējam, mīļie, tas taču ir forši. Palasam to Māri Čaklo, palasiet. Jā, es jau tur vienu dzējoli vai divus zināju, bet tagad viņam ir šitāds un šitāds. Bet tas ir viņa rokraksts, tas ir viņa stils. Tā, es jau domāju, ka tas ir ļoti vienkārši, bet laikam jau tā ir mana profesija. Man grūti pateikt. Bet, zin kā, ar to labo dzēju jau ir arī tas fantastiskā lieta, bet tiešām ar labu dzēju, ka tu viņu vari lasīt, un pārlasīt, nezinu, pa 5, pa 10 gadiem, un katru reizi tu ieraudzīsi kaut ko citu, tāpēc, ka tu esi cits. Tu jau mainies, un tas ir tik fantastiski. Ir dzējoļi, kuri absolūti neko tu jau neieraudzīsi, ja? Bet ir tādi dzējoļi, un tie lielie dzējoļi kaut kā, kur tu katru reizi saproti ar pilnīgi savādāk, tāpēc, ka tas dzējolis it kā netransformējas, bet transformējoties tev pašam, arī tas dzējolis tā kā liekas mainās līdzi, un tas ir kaut kas unikāls vienkārši. Bet man reizēm rodas jautājums, es tagad šurbraucot arī mašīnā par to padomāju, ka vai
tie vārdi, kurus kas dzēniekam ienāk prātā, ko viņš tā, oi, man atnāca, es tagad šitas jāpieraksta, viņš uzraksta, tas bija forši, bet vai viņš pats saprot, ko viņš ir uzrakstījis? Man liekas, ka brīžām viņam tā informācija nonāk tāda, ka viņš tikai pats tā, jā, bet tas tiešām ir labi, tad no kurienes tas tā bija un kā tas viss tā iznāca? Jo ir tā, ka pareizi Mārtiņš saka, jo mēs paši maināmies un mēs tur ieraugām daudz ko jaunu. Bet arī, man liekas, dzēnieki paši, viņi ieraug tur daudz ko jaunu. Un viņi saka, jā, es tomēr esmu ģeniāls, es labi pieslēdzos. Ne, un tad vēl ir kritiķi, kuri, piemēram, arī, es zinu, tas noteikti ne tikai ar dzēju, ar izrādēm, ar tas ir vēl vairāk. Zin, kā cilvēks normāli uztais izrādu, un pēc tam atnāk kritiķi, o Johedi, ko es izrādās, es uztaisīju. Jā! Prātā nenāca. Jā, cik dažādi mēs lasām to informāciju. Es domāju, ka es nāku vienkārši uz darbu, bet ir šedevrs sanāca. Nē, es nāku uz šedevru. Ir jau arī otrā. Vai domā, ka šedevrs izrādās baigais draņķis. Nu, tas pirmais variants noteikti ir labāks. Tas ir labāks. Pie tā mēs arī pieturēsimies. Bet, Mārtiņ, kā tev ar mūziku? Ko saki, ko nozīmē Mārtiņ? Ko nozīmē Mārtiņ? Kā jūs vieglāk dēvē? Kā jūs tautā sauc, ja jūs divi satiekat? Es esmu vecais nīgrais. Es esmu meistars un viņš ir lielmeistars. Nu. Ak, šitā? Jā, tā tautā. Es jau šito arī nezināju. Es jau arī ne. Aizkadrā saka, ka nīgrais, bet kad jāsaka publiski, tad ir lielmeistars. Nu tās jau mīļie. Nu labi, lai ir, jā. Nē, nu tas ir vienlaicīgi. Tas ir vienlaicīgi. Jā, bet ko tu gribēji jautāt? Es par to muzikālo. Mārtiņš ir jūs, piemēram, arī šajā iestudējumā tas, kurš ir atradis kādu dzejoli vai to, ko vēlas pateikt, un tad jūs satiekaties, sarunājat, un tad tu to mūziku komponē, vai kā notiek šī miedarbība? Nē, nu faktiski, tā kā radās tā doma par Māru Čaklu, faktiski doma jau radās sen, bet tā kā līdz manim tā doma nonāca, tad es vienkārši sāku skatīties, kas, teiksim, ir tas, kas mani uzrunā. Un tā bija kaut kādas lietas, ko Mārtiņš bija tā kā viņš saka, šitais varētu būt dziesma, šitais, varbūt, ka kādas pāris, varbūt, ka ir arī no tām, ko tu biji, jā. Bet lielākā daļa, man liekas, ir tā, ko es atkal pats atradu, kas tieši ar mani pašu kaut kādā veidā sarunājas un kādā veidā rezonē uz mani. Tā kā, un es Mārtiņu galvenais atceros to vienu dienu, tas bija fantastiski. Es viņam teicu, tagad man galīgi vecīt nav laika, ja? Kaut kā nebūt. Un tās dienas, vai nākamās dienas vakarā, bet tas bija viens dienas jautājums, viņam aizsūtīja 3 jaunas dziesmas. Es domāju, kas ar viņu notiks. Jā, tas nedod Dievs, ka viņam kādreiz parādīsies laiks, man ne? Jā, nedod Dievs. Kas tad būs? Jā. Tas bija, bet tas ir kaut kāds tāds viens brīdis, ka pēkšņi tev, tas, ko Mārtiņš arī saka, paverās vienkārši, tev atnāk, tev līst vienkārši, un tev tā kā. Pēc tam jau skaidrs, ka tur ir vēl jāslīpē un jādarās, bet, teiksim, tas pirmais kaut kāds uzmetums bija 3 gabali, un viņi visi 3 ir iekšā programmā. Ir vienkārši svarīgi, ka jūsu abu ārtavus, jūsu abu sajūtas ir tajā vienā kopumā. Tas parādās. Nav aprakstāms. Nē, bet tas tiešām ir svarīgi, tāpēc, ka tas kļūst tajā brīdī, tad, kad ir tā tava ārtava, tas vienmēr. Jebkurā dzīves situācijā, ne tikai šeit, vai ne tikai mākslā, tas kļūst personīgi tev. Un tas ir, tu pilnīgi savādā kaut ko dari, ja tas ir kaut kas ļoti personīgs, nekā, ja tas ir vienkārši tu izpildi pēc vislabākās sirdsapziņas, bet kāda, teiksim, norādījums. Un es tā arī jūtos tajās jūsu izrādēs, ka tas personīgi ir galvenais atslēgas vārds, jo, ka liekas, tu stāsti man, tikai man, un neviens apkārt šeit nav. Bet tā jau ir. Vai ne? Un tā arī ir. Nav tas arēnas stāsts. Bet jūs esat jau iepazīstinājuši un iepriecinājuši klausītājus, skatītājus ar, es viņu saucu par izrādes, pareizi vispār saku? Jā, pareizi. Tā ir arī izrāde. Kas tad? Kompozīcija. Kompozīcija ir tas, ko Mārtiņš sakomponē. Jā. Es arī to saucu par izrādi. Man ir grūti kaut kā savādāk to nosaukt. Un kā jūs sajūtāt to klausītāju un otrādi, kā tā miedarbība veidojās? Drusciņi jau nervozējām gan. Bija mazliet stresēni. Un tad jau mums pašiem, kā saka, patīk, bet tagad interesanti, vai tam klausītājiem arī aizies vai nē. Pašiem ir laba sajūta, bet kā būs klausītājiem. Bet tad jau aiziet pirmizrāde, otrizrāde, trešā. Mums tikai 3 ir bijušas, godīgi sakot. 4.
Rūķos bija 2. Nu jā, Rūķos bija 2. Jā, bet tur tāpat tas jau ir laikam vienmēr, bet šeit ir īpaši tādos Rūķos, kur ir ļoti, ļoti mazs, tā auditorija maza jau un intīmis, tā katra izrāda ir pilnīgi savādāk. Tāpēc, ka publika ir pilnīgi savādāk, un tu to jūti, un viņi savādāk reaģē, līdz ar to tev ir savādāk šīs sajūtas, un kaut kā, un tas ir tik forši, ka tu jūti, ka tas nav tāds, vienkārši, kā saka, kaut kāds korķīts, kas ir uztaisīts, un tad mēs viņu dodam vienkārši tālāk, bet nē, viņi katru reizi tā izrāda ir spējīgi piedzimt no tā pirmā vārda, no pirmā kaut kā, un tā ir tāda baigi foršā sajūta, ka viņi tas ir neparedzamas lietas, jā. Jo, piemēram, vakar arī man bija izrāda, man bija čaka izrāda, bet publika bija pilnīgi cita, jo katreiz viņa ir cita, un es arī esmu cits. Un tas viss kopā rada to darbu kaut kādā īpatnējā formā. Viņš teikt, es saku, atvainojiet, šodien bija tāda izrāda, kāda bija, bet tā bija tieši jums. Jā, paldies, jā, bija ļoti labi. Un ar šo Māri Čaklo mums tāpat ir. Un tur jau ir tas teātra brīnums. Teiksim, kino tu uzfilmē un vienmēr būs viens un tas pats. Labas reakcijas, viss ir kārtībā. Viņš pareizi nospēlēja, bet viņš savādāk to vairs neizdarīs, jo tas ir fiksēts. Tad teātrī ir šī te brīnumainā lieta, ka tu katru reizi vari būt savādāks. Ar visu to tekstu, kas tev ir, ar visu to, ko tu domā un ko tu dari un runā, bet skan pilnīgi savādāk. Tad visvairāk iegūs tie, kas atnāks uz pašu pēdējo. Nē, viņiem būs vienkārši pēdējā izrāde. Viņiem atkal būs citādi. Tas jau nenozīmē, ka viņi paliek labāk vai sliktāk. Nē, viņas paliek savādāk. Jā. Galvenais ir to darīt ļoti, ļoti godīgi, un tam, man liekas, tur kļūdīties vispār nav iespējams. Es tieši gribēju teikt, ka es varētu jums ceļot līdz kā pavadošais skatītājs. Tu ar dienas grāmatu un pierakstīt visu. Tu vari to vienu izrādi tiešām katru dienu, katrā lokācijā uztvert mazliet citādi un paņemt ko sev. Katru reizi no jauna. Jā, piedod, Marņī, bet tur ir arī otrs nosacījums. Viens nosacījums ir tas, ka mums ir jābūt ļoti godīgiem, un otrs nosacījums arī skatītājiem ir jābūt ļoti godīgam. Un tad tikai mums tā apmaiņa var pa īstam būt, un tad arī faktiski tu pa īstam var ieraudzīt tās mazās nianses, mazo starpībiņu, kas patiesībā ir iespējams ļoti liela. Un kas tad ir vēl starp izrādēm, mīļie? Es taču nenozīmē tā, ka es nospēlēju, tad es aizveru ciet to grāmatu un saku, tā, paldies Dievam, tas ir garām. Nē, mīļie, es taču staigāju, padungoju, palasu tās dzejas, man viņas skan ausīs, es ieskatos un atrodu tur, ko es vēl neesmu ieraudzījis. Ak, Dievs, cik skaisti. Un nākamreiz tas jau kaut kur ir aizlicies, un viņš nāk atkal ārā uz priekšu. Es jau ieteiktu skatītājiem nākt vēl otrais skatīt. Viss, kas ir bijuši vienreiz. Bet faktiski tas lielākais kompliments manā uzturē pēc šāda veida izrādēm ir, ka tev, teiksim, Čaklā gadījumā, kad cilvēks var pēc izrādes pat klausies, es sapratu, jāpalasa Čaklais. Un tas, man liekas, ir tas tad mēs kaut kā daļu no savas misijas, man liekas, esam izpildījuši. Ja cilvēkam rodas vēlme palasīt šo te konkrēto dzejnieku. Tas ir viens. Vēlme, tā ir ļoti laba lieta. Tā ir tā, uz kur ir jātiecās. Bet vai viņš lasot dabūs to informāciju, ko skatoties izrāda, tas ir kaut kāds cits jautājums. Ir jau tādi skatītāji arī, kur saka, ak, Dievs, es lasīju, neko tādu tur nesalasīju. Bet jūs tā pateicāt, man viss pasaules sagriezās. Ne, ir tā arī, vai ne? Jā, tā kā mīļie dzejnieki, es jūs nomierināšu. Nelasiet paši, meklējiet ģeniāls aktierus. Kaut gan ir dzejnieki, kas arī ģeniāli paši, tik ģeniāli paši lasa. Kad tu saproti, neviens aktieris tā nevar nolasīt, kā viņš pats. Ir ļoti dažādi. Tas ir ļoti dažādi, jā. Labi, par to nestrīdamies. Nestrīdamies gan, bet par to praktisko pusi gan mēs esam, es jau esmu mazliet citās sajūtās, kaut kur tur Rūķos verandā. Jautājums, kad un kur mēs varēsim šo izrādi baudīt? Tā ir bijusi, bet vēl būs taču. Jā, būs. Man ir tāda informācija, ka
Augustā būs 2 vai 3 izrādes Rūķos. Pēc tam septembrī, cik es zinu. Vēl Airītas stacijā augustā. Airītas stacijā, tas ir... Kaut kā 13, 14, 15, man liekas, no Saldus. Bet to visu biļešu paradīzē var atrast, jā. Jā, un pēc tam Rīgā būs septembrī būs Suns studio, Māra Ločmeļa fotostudijā, kur arī bija 2 pirmizrādes mums. Tas ir Magoņiela 9. Atceraties, visu pierakstam, Magoņiela 9. Tas ir pie Āgenskalna tirgus. Pie Āgenskalna tirgus, pieturēs Āgenskalna tirgus. Mums kurzemniekiem viegli piekļūstam. Vai ne? Tas ir jums, tas ir, kā mēs līdz jums tikām, tā jūs varat līdz turienē. Tieši tā. Brīnišķīgi, jā. Un tad noslēgumā mēs vēlētos arī mazo sajūtu nodot klausītājiem kādā muzikālā veidolā. Ko jūs sakat? Viens no Mārtiņiem satraucas kurš? Atliek tik minēt. Jā, tas, lai ir konkurss jautājums. Kurš no Mārtiņiem ir satraucies šobrīd? Labi, mēs nodziedāsim vienu dziesmu. Es domāju, ka tur paskaidrojumi beigai nav vajadzīgi. Vienkārši klausieties un baudiet. Tad, kad atnāk nežēlīgs vējš, laimes pēdas ar slotu, kad dzēš, labi vēl, ka pasaulē mīt doremī. Tad, kad atnāk nežēlīgs vējš, laimes pēdas ar slotu, kad dzēš, labi vēl, ka pasaulē mīt doremī, sola un dod, doremī neaizlido, doremī to vienīgā prot, doremī. Doremī, sola un dod, doremī neaizlido, doremī to vienīgā prot, doremī, doremī. Naktī smagi kastaņi krīt, būs akmeņu piebiris rīts, bet to noslauka viens tavs labrīt, doremī. Naktī smagi kastaņi krīt, būs akmeņu piebiris rīts, bet to noslauka viens tavs labrīt, doremī. Doremī, sola un dod, doremī neaizlido, doremī to vienīgā prot, doremī. Doremī, sola un dod, doremī neaizlido, doremī to vienīgā prot, doremī. Doremī, doremī. Skaisti. Gribas aplaudēt un tajā pašā laikā klusi aplaudēt. Un lai tas jūsu labrīt šodien mums noslauka visas tās negācijas, kas apkārt varbūt šķiet to prātu aizņem, un tiešām baudam un meklējam to skaisto ikdienā. Paldies jums! Fantastisks novēlējums, pievienojos no visas sirds. Paldies! Jā, meklējam tos brīnumus, ko mēs vēl nezinām, bet kas mums ir visapkārt, jo mēs dzīvojam pasaulē, kas ir absolūti neatklāta.
Paldies! Paldies! Un kad tu pēdējo reizi apmeti kūleni? Kurzemes radio rīta raidījums Kūlenis FM. The coolest radio show ever produced. darba dienās no 7 rītā. Kūlenis FM. Nemāci pieaugušiem bērniem kūleņus mest.